nāc uz skateparku? Cipa kā 3. sezona. Nu jā, sports viss mazāk. Nu labi, izklaidēties arī vajag, bet vairāk sportot un, nu jā. Cik sen vispār apmēram skateparks ir Jēkabpilī? Es atceros to aizsākumu. Es mācījos vidusskolā, manuprāt, tas ir pirms vairāk kā 10 gadiem, un tad man pazīstami puiši pavasara, rudens, vasaras vakaros skaitoja pie ģimnāzijas Kalpoku laukumā. Viņiem bija pašbūvētas rampas no finieriem, un tad tie brīnišķīgie vakari, kad kāds bija kaut ko uzbūvējis jaunu un valdīja vispārēja sajūsma. Un otra populārā vieta, tas gan vairāk bija tiem, kas brauc ar tiem riteņiem, BMX-iem, bija aiz slimnīcas ir vecs baseins, tur uz kapa pusi. Un tur tāds pāris priedītis ir, tur ir kaut kāds garāžas, morgs, nu, viss kā pienākās. Un tur pat blakus arī tāds baseins, kurā sen vairs nepilda ūdeni, bet kuram ir tādas, nu, lēzēnas malas. Un tad viņi tur ņēmās un daudzīja zobus ārā. Un puiši izdomāja, ka viņiem tā kā, nu, kaut kas ir jādara lietas labā. Viņi sarunāja ar vienu uzņēmēju, kas tolaik bija arī pilsētas deputāts. Un skateparks turpinājās vienā no mājām, kas ir blakus vecajām kazarmām. Tur ir tāds tā kā angārs, tā kā vecs stālis. Tur viņiem bija elektrība, paši viņi tur iztīrīja visu un sabūvēja jau lielākas rampas un jumts virs galvas. Un ar to arī tas viss sākās. Tālāk bija pirmā mazā rampa stadionā domas finansējuma, tālāk bija nākamā lielā rampa, kas ir šobrīd, un nu pat no apmēram 10 puišiem pirms 10 gadiem, tagad tur čum un muģi, sevišķi saulēnos vakaros, es tepat blakus dzīvoju, tur viņi, nu, tur pat ir slimnīca blakus, nu tā. Kā jau tādi, nu, normāli vidusskolnieki kas šobrīd ir ļoti labi situēti uzņēmēji un ar ļoti labām izglītībām jaunieši bišķīt zem 30 un bišķīt pār 30. Tad tajā laikā tādi pašpuikas ar varbūt ne pārāk labām sekmēm, viņi paši gāja uz domu, viņi paši kaut kur gāja uz kabinetiem, meklēja cilvēkus un laimīgas sakritības rezultātā arī trāpīja uz pareizajiem, bet patiesībā ņemot vērā to viņu uzņēmību tajā laikā, viņi agrāk vai vēlāk būtu, latviski sakot, trāpījuši uz pareizajiem. Vai tu domā kādreiz atgriezties, kad? Un kā tev tur klājas un tā, nu apmēram bišķīt pastāstīt. Nu, es esmu tur Sabīne, ne Renāte vai tev... Man tagad sauc Rebeka. Jā, labi. Man tagad sāk, jā? Jā, droši var stāstīt, jā. Mani sauc Rebeka Polovkova. Es dzīvoju Skotijā. Cik tev gadu? 19. Un kā tu tur nokļuvi? Tāpēc, ka mamma ar tēti izdomāja pārvākties, jā? Vai tev tur patīk? Jā, daudz labāk. Un nākotnē tu plāno palikt Skotijā? Jā. Kas tieši tur ir labāk? Viss, skolas, vairāk darba. Kur tu mācies? Es pagaidām nemācos. Kur mācījies? Vidusskolā. Kurā tieši? Nosauc skolu. Salas. Jā, tu mācījies iepriekš Salas vidusskolā, jā? Un pēc aizbrauci uz Skotiju. Bostonā. Un savu nākotni tu plāno pavadīt Skotijā? Jā. Bet uz Latviju kādreiz plāno atbraukt vismaz ciemos? Varbūt tās būs grūti ar 2 bērniem. Kādas tev ir atmiņas par Jēkabpili, par Latviju? Ai, gandrīz negatīvus! Jā. Droši. Jebkādas. Klusējās mājās, nenāca pīpēja dzēra. No, kas, teiksim, nu tu salīdzini Salas vidusskolu ar to vidusskolu, kurā tu Bostonā tur mācījies, ja?
Nu, kādas tur ir atšķirības? Kas tur bija citādāk? Tur jau skolā, Bostonas skolā tu varēji pats izvēlēties, kādas stundas tev būs. Tas ir Un bija daudz vieglāk. Vienīgi tur nav tāda pulciņa vai koru pēc stundām. Tas vienīgi savādāk. Tā tev pietrūkst? Jā. Tu dziedāji iepriekš, jā? Vai dejoji? Jā. Nē, dziedāju. Skolotāji kādi tur? Jauki, labi. Nav stingri, vēl dažreiz. Ko tu gribētu tālāk mācīties? Par ko? Ko tu gribētu tālāk mācīties? Gan jau par pavāru. Kāpēc tā? Es, ka visi saka, ka es labi taisu ēst. Viņai pietrūks pacietības. Pavāram jau var vajag pacietību. Kartupeles vārās 20 minūtēs un neātrāk. Kas tu vismaz ar kartupeli pa šķīvi var iemest? Es tikai ar mammu runāju latviski un tēti. Ja mēs ar Sabīnu dažreiz runājam angliski. Tu jau ar māsu runā angliski? Dažreiz. Kā tu runā ar savu bērnu? Angliski. Tu mācīsi latviešu valodu savam bērnam? Varbūt vēlāk, kad viņi izaugs. Lai bērnam nejuktu valodas. Pirmā ir angļu, pēc tam ir latviešu. Skaidrs. See ya, later, alligator. Bye! Bye! Vai tu, Elva, jūti atbalstu no Jēkabpils pilsētas, lai attīstītu sevi? Man īpašs atbalsts es neuzskatu, ka būtu nepieciešams, bet droši vien, ja gribētos, iespējas varētu atrast. Tad tev šķiet, ka par jauniešiem Jēkabpilī tiek domāts? Varētu domāt arī varbūt vairāk, bet es neteiktu, ka netiek nekas darīts. Tik traki jau nav. Vai tu redzi sevi Jēkabpilī arī turpmāk, nākotni saistī ar Jēkabpili? Stipri apšaubu. Tajā, ko es studēšu, Jēkabpilī strādāt noteikti nebūs, kur arī pēc 3-4 gadiem, kad es pabeigšu mācīties. Un ko tu plāno studēt? Kaut ko saistītu ar ekonomiku, starptautiskajām attiecībām, diplomātiju, kas Jēkabpilī diezko pieprasīti nav. Vai tevi apmierina tas, ko tev sniedz Jēkabpils valsts ģimnāzija? Jā, es uzskatu, ka katrs var paņemt tik daudz, cik viņš vēlas, un ģimnāzijā var paņemt krietni daudz, ja ir tāda vēlēšanās, jā. Vislabākajā variantā es vēlētos būt vēstnieks, strādāt vēstniecībā. Latvijā vai ārpus Latvijas? Ārpus Latvijas. Tur jau tā sāls. Kāpēc nevēlies palikt Latvijā? Tas jau no tā, tu vienkārši padzīvo pāris gadus tur, un tu arī palīdzi valstī līdz ar to attīstīties, un tu padzīvo vēl pāris gadus tur, un tad taviem bērniem ir lieliskas iespējas samācīties dažādas valodas, un pēc tam viņiem ir ļoti viegli dabūt darbu, jo viņi zina vienu otru trešo valodu, un tu pats arī. Tā ir iespēja apvienot darbu ar ceļošanu un pasaules iepazīšanu. Varbūt tur ir nosaukt pāris lietas, kas tev tagad liekas, tās problēmas lielākās Jēkabpilī uz šo brīdi vai arī, turpmāk nākotnē? Pirmkārt jau tas, ka nav īsti cilvēku šeit, un es nezinu, varbūt arī kaut kādā veidā ar uzņēmējdarbības vidi to var saistīt, jo, varbūt, ja būtu vairāk darba vietu, būtu vairāk jaunu cilvēku. Lielākoties jau uz ielām var redzēt tikai tantītes. Un pie tam, es nezinu kāpēc, bet tā atmosfēra kaut kāda pilsētā dažreiz ir tāda ļoti interesanti, ka tu brauc sabiedriskajā transportā un izskatās, ka šeit dzīvo tiešām visnelaimīgākie cilvēki vienkārši pasaulē, jo tās sejas ir tik drūmas un sarežģītas, kaut kā es nezinu. Gribas vairāk saulainuma varbūt no cilvēkiem apkārt. Nē, ir Jēkabpils rajonā. Es bieži uzturos Jēkabpilī, jā. Vai tev patīk Jēkabpils kā pilsēta? Nē. Kāpēc? Kāda ir iemesla? Te nav izklaidžu vietas jauniešiem vispār. Te arī daudz kā trūkst. Daudz dabas ir pašā pilsētā, bet tas vienīgais. Tas, ka zaļa pilsēta. Te ir viss jāmaina. Diezgan daudz, tad jāsāk no pamatiem kaut ko mainīt. Tad grūti jau izmainīt Jēkabpili vispār, tāpēc, ka te ir apkārtējie cilvēki jau ar tādu nosodošu visu pret pāri.
Ja tu, piemēram, attaisi kaut kādu klubiņu, tad uzreiz radīsies cilvēki, kuriem nepatiks tas klubiņš, un uzreiz radīsies cilvēki, kuriem arī antipātijas rādīs tam klubiņam. Es, piemēram, kādu daļai mēģinu atrast labo, pozitīvo daudz komā, bet man lielākoties skeptiski skatos visu. 17 gadi Jēkabpils Agrobiznesa koledžā. Abas divas tur mācījās. Vai jūs apvienat tas, ko jums sniedz koledža? Jā, protams. Īstenībā daudz labāks kvalitātes līmenis nekā ģimnāzijā. Sēžam mājās. Dziedu ansamblī. Pieskatu mazo brāli. Vai jūs domājat savu nākotni veidot šeit, Jēkabpilī? Tas ir īstenībā grūts jautājums, jo Jēkabpilī, nezinu, nav kur pilnveidot sevi. Ja nu vienīgi kādu skolu pabeigt un tad prom kaut kur braukt. Īstenībā Latvijā nav domas palikt. Vietu personīgi sev, kuras varētu sevi pilnveidot, es vairāk tiecos uz ārzemēm. Piedzimām, uzaugām. Bet jūtat, ka kaut kā trūkst? Šinīs laikos visur trūkst, kur tik jūs nebrauktu, un mēs tāpat. Darba maz, un maizes tad iznāk maz. No tā. Bet tā ir normāli, viss tie. Ceļas, taisas, bet kaut kas daudz tie nabagie sāka palikt. Bet jūs jūtat tādu izaugsmu pilsētā? Nu, par ko jums? Smuki visur ceļi, ielas remontēja, visu un tā. Ja cilvēks neprot lidot Jēkabpilī, grūti pārvietoties, jo ceļa remonti diemžēl nav pārdomāti un neizstrādāta sistēma. Praktiski Jēkabpils kā klasiska Latvijas mazpilsēta ar saviem trūkumiem un saviem plusiem. Tas ir arī viss. Iestādīte pastāv no 2001. gada. Jā. Mums jau 13 gadu būs, kā mēs te darbojamies. Mūsu profils ir klaiņojošo suņu un klaiņojošo kaķu izķeršana, novietot dzīvnieku patversmē, atrast saimnieku. Jā. Tāds mūsu profils ir. Radās, man liekas, ka bija runa, ka vajadzētu Jēkabpilī arī nodibināt dzīvnieku patversmīti, jo daudz klaiņo sunīšus un viss, un tā sākās. Un tad meklēja telpas, atrada telpas. No sākuma pareizi mums tikai bija pastaigu laukumiņš viens un tikai 10 voljēriņu. Un kaķīšiem tikai 5 būrīši. Tagad jāpasakās lielais paldies domei. Nāk ļoti stipri priekšā mūsu pakalpojumu priekšniecība nāk pretī. Arī es gribu pateikties lielais paldies galvenais jaunatnei. Man jaunatne uzcēla 2 pastaigu laukumus maziem sunīšiem. Viņi saziedoja paši naudu un visu kaut ko. Un vienā sestdienas talkā tas pagājušajā gadā viņi uzcēla man voljēriņus. Tie nebija viņiem. Jo vairāk voljēriņu, jo vairāk es varu pieņemt tos sunīšus. Jo mums mēs tik varam pieņemt 20 sunīšus, ne vairāk. Agrāk tā bija, tagad jau mēs varam ap 30 pieņemt, tas jau mums cipariņš vairāk. Dome mums apsolīja blakus telpas, tās tālāk mums norganizēt remontu un norganizēt visu kaut ko, jo mums ir tās bišķiņ kritiskāks stāvoklis ar karantīnas istabu. Jo mums tikai viena karantīnas un maza telpiņa, jo mums vajadzētu karantīnas istabu kaķīšiem atsevišķi un karantīnas istabiņu mums vajadzētu arī sunīšiem. Mums tāds projektiņš it kā apsolīja dome. Cik sen apsolīja? Sen jau atpakaļ? Nē, pusgadiņu atpakaļ. Jā, pusgadu atpakaļ apsolīja iedalīt esot naudiņa.
Es tādu vismaz dzirdēju, un Sirmoviča kungs teica, jā, ka būšot un celšot, tur taisīsim romantiņu un visu kaut ko. Un Jums teikt, tas sanāk, ka lielākā problēma ir tā, ka nav karantīnas sistēma, vai jums arī kaut kas cits šeit ir apgrūtinošs vai kaut kas tāds? Cilvēki nesaprot, vai ne, ka, piemēram, es zvanu, lūdzu pieņemiet dzīvnieciņus, man piemeta pie mājām, nu tā es piemērus, tad ne piemērs, bet tas īstenībā ir, ja. Paņemiet kaķīšu, es saku, mīļie draudziņi, es šobrīd nevaru paņemt, jo man pilni būrīši ar kaķīšiem viss. Cilvēki to nesaprot, viņi man šorīt no rīta atnāku soma pie nolikta soma ar maziem kaķīšiem. Soma ar maziem sunīšiem vai kastes. Viņi nevar saprast, cilvēki nevar saprast, ka patversme nav bezizmēra. Nu, nav bezizmēra. Kas cilvēkiem ir? Kas mode kāda ir, vai ne? Paņemt no sevīm tālāk problēmu, a patversmīte dari, ko tu gribi. Es saku, eju mājās, domāju, kā labāk, ko darīt, kā labāk, kā paskaidrot cilvēkiem. To es nevaru, es sev uzdodu jautājumu, bet sev es nevaru atbildēt. Bet jūs darat savu sirds darbu? Jums tiešām patīk tas, kā ļoti. Tā var redzēt. Jā? Jā. Jā, tā ir mana sirds lieta, jo ar dzīvnieciņiem ir jāprot un sarunāt. Viņi tas pats, kas cilvēki. Viņi tādi paši, bet tikai ir jāsaprot viņu valoda. Par cik 6-7 gadiem es esmu iemācījusies, un kad man arī mājās vienmēr bija sunīši, kaķīši, es bez dzīvnieciņa. Jums tagad arī ir kāds? Man rasiņa man mājās no patversmes paņemta. Es viņu skaitu par savu bērniņu. Jā. Mēs abas divas guļam gultā. Kaut citi cilvēki saka, nu kā tā mājās var turēt suņus? Es domāju, nu kas tam sunītim slikts ir? Nu kas tas? Ja tu to sunīti apkop, tu to sunīti baro, tu to sunīti mīlē, viņš tev tas pats, kas cilvēks, pat labāk. Cilvēks tevi aprunās, vai ne? Nīdēs tevi neko, bet sunīs tevi vienmēr sagaidīs ar priecīgu smaidiņu, kā es saku. Kā mana rasa. Visu laiku tā smaida un mani sagaida. Un saprot, ko es viņai runāju. Es saku, rasiņa, es šodien eju uz darbu. Jums bieži kāds paņem kāds sunīts vai kaķīti? Nu, es pateikšu, jā. Pagājušo mēnesi mums, es tūliņu pateikšu, maija mēnesī, jā. Ļoti labi ir paņemti tā mais, jā. Tā tūliņ pēc cipariem, tā pieņemti 8 kaķīši, tas ir sunīši un paņemti 11. Tas ir ļoti labs cipariņš, vai ne? Un kaķīši ir pieņemti 18, adoptēti 6. Mēs iemedzinām tikai tādā gadījumā, ja dzīvnieciņš ir slims. Šeit mums atveda arī redz, kādi nežēlīgi cilvēki izmeta taksīti. Taksītim abās pusēs bija vēzis. Sapampis vēzis, un mēs viņu paņēmām, un šeit mēs neko nevarējām izdarīt. Viņš ir vecs taksīts un izmests ārā tas cilvēkam, lai uz viņa sirdsapziņas tas būtu. Lai man tik tāds novēlējums, to nedrīkst, tas būtu ar ļaunumu vai ne, bet lai ar to cilvēku tāpat izrīkojas Dievs, tā kā viņš ar savu draugu. Tādu labestību, nu kā teikti, es varu izteikt tikai labestību jauniešiem. Ļoti atsaucīgi, ļoti zolīdi. Kaut arī pasaka tagad, ka jaunatne ir tāda nelaba, bet es to nevaru pateikt. Man ar jauniešiem ļoti labs sakars un ļoti laba sapratne. Es nezinu, es nevaru, es pilnīgi esmu ļoti apmierināta. Viņi man sponsorē, viņi man ziedo. Un lidestante, ko vēl vajag? Es saku, paldies, pagaidām neko ne. Es saku, es esmu apmierināta ar jaunatni. Es saku, nāk pretī, kā saka, es nezinu, kāpēc, bet man arī doma nāk pretī. Nezinu, kāpēc.
Es nezinu, kāpēc. Es nezinu, es kaut ko, ja paprasu kaut ko jātaisa, kaut kas ir jāsaramontē vai kaut ko. Nāk pretī mūsu arī direktors arī pakalpojuma, mana priekšniece Ingūna Avotiņa. Es nevaru pateikt, Ingūniņ, man vajag to, direktoram, es saku, direktora kungs, man vajag to. Visi tagad, visi runā tā, nekā patversmē vajaga, ja? Bet visi ir, nu tā tagad tā ir, lidai vajaga, saprotiet? Ne patversmē, bet lidai vajaga. Bet tas taču uz patversmē, nu ir pieraduši, ka lidai vajaga, nu tā, nu. Es esmu apmierināta ar cilvēkiem un ar priekšniecību un ar domi. Nu, Malači sponsorē un es nevaru neko pateikt. Tā kā to var nofotografēt, kas sasponsorēja cilvēciņš pie mums to visu. Filipa, kauns. Tas ļoti dīvaini. Esmu Baiba, man ir 18 gadi. Mācos Jēkabpils ģimnāzijā. Kas vēl interesē? Man bija insults. Esmu dzīva. Tomēr. Pēc insulta pārsvarā tikai kustību traucējumi. Jā, runas traucējumi arī, paldies. Tas jau siekas nevis problēmas. Problēma bija insults. Tā tagad ir, kā tu pateiks, izcēsta. Tagad ir tikai sekas. Kā tas notika? 2012. gada 28. jūlijā ap 5 vakarā. Es aizgāju uz toleti, jūtu, ka man paliek sarkana seja, un viss. Tā kā es neatceros. Pirmais bija šoks. Pirmā rīcība izsaukt ātro palīdzību. Nu, neziņā, es jau nesapratu, kas notiek. Un es tik redzu par to, ka viņa ir bezsamaņa un tā. Kārti māca soli pa solim. Dzīvosim, redzēsim. Es gribu būt medicīnas antropologs. Ja tas kaut ko izsaka. Kā mainījās tava dzīve pēc šī atkritījuma? Nu, tā kā apstājās, tā kā pamazām tagad attīstās, uzlabojas, nu, tas ir vienkārši jāzina, jāredz. Es saprotu, ka viņi bija diezgan pārsteigti, redzot mani ļoti mierīgu. Bet tas tāpēc, ka mēs esam kristieši un ļoti daudz cilvēku lūdzās tajā mirklī. Es sēžot aiz reanimācijas durvīm un gaidu, kad mani ielaidīs pie Baibas, lai es varētu ar viņu sarunāties. Jau tajā mirklī es pa telefonu sarunāju lūkšanu grupas, kas lūdz par Baibas dzīvību un par atvesaļošanos. Un es biju mierīga. Jebkuram, liekas, mainās dzīves uztver pēc tāda pārdzīvojuma. Jo projām ir tās bailes, ka kaut kas var notikt, kaut gan reāli nekas nevar notikt. No tā, ka man paliks slikti un neviens nebūs blakus. Tā, mēram. Man mūzika vienmēr bija svarīga, tas ir vienmēr. Tas iepriekš nebija. Nē, nu, vienīgais ir tas, ka agrāk es varēju darīt to, ko es tagad nevaru izdarīt. Tas ir vienīgais, kas traucē. Kas tev priecīgs? Spēlēju instrumentus. Kādus tu spēlēji? Parādīšu. Man ir flauta, man ir ģitāra, klavieres. Tad es gribēju pēc tam vēl kaut ko iemācīties, bet pārēj tagad nekārši. Es mācījos trompetī, lai orķestrī spētu. Jo tur vai tikai vienu roku. Tāds man funktieris bija. Pirms tam, ka būs jāiet mācīties. Ko tu tagad dari brīvajā laikā? Brīvā laika, nu ir brīvais laiks, bet
nav tik daudz, jo ir ergoterapija, fizioterapija un viss pārējais, un es drīz braukšu arī uz rehabilitāciju. Tā kā brīvais laiks, un tas tā mazāk ir. Tā, ka tu esi slims, tad tev slik jāārstējas. Neesmu kāda bara cilvēks. Pati par sevi. Gar sienām. Visas sienas, visas smargas ir manas. Un pēc insulta parādījās pēkšņi kaut kāds bailes no cilvēkiem, o? Ko tu domā dzīvē, ko tu vēlētos sasniegt? Vēl viens jautājums, kur ļoti grūti atbildēt. Veselība? Jā. High five. Tā domā, vai viņi kas tev palīdzēja? Tieši tādā Mamma, ārsti un Dievs. Viss. Vai no ārstiem tu jūti tādu spēcīgu atbalstu? Jā, it īpaši no sava neiroķirurga Ozoliņa. Doktors Dāvis Ozoliņš, reklāma. Protams, tā pirmā sajūta, kamēr nezināju, kas vispār notiek, kamēr pirmajā stāvā, kad bija uzņemšanas nodaļā, tā pirmā sajūta bija tā kā no saldējuma trauka, kad ar tām karotēm grepja ārā saldējumu. Un paliek tāda, dziļa rieva. Apmēram tā es jūtos, kad Baiba gāja prom no šejienes. Ka ieplūst man iekšā tāds vēsums. Tāda tā kā izgrebta. Tad jau es nometos ceļos un teicu, lai Dievs atstāja man vēl turpināt priecāties par viņu, tāpēc, ka viņa ir gudra, viņa ļoti talantīga, viņa ļoti labsirdīga. Ne šīs zemes cilvēks. Ir tā, ka bērnu slimnīcā katru dienu no rīta iet ārsti. Un viņš man apjautājis, kā man iet, pajautā, kāds progress. Man, piemēram, lika iemācīties anekdotes vai atmiņu trenētu. Tas bija jautri. Izstāsti savu pirmo anekdoti. Es nevaru, ka man kā tiek līdz tie vietī, tā viss sāk smieties. Tu mēģini sadūšojies. Tas ir ļoti grūti. Jā, un lai nebūtu tik bēdīgs, izstāstīšu to pirmo anekdoti, ko Baiba stāstīja ārstam. Pacients atnāk pie ārsta uz otrreizēju vizīti. Ārsts jautā pacientam, kā palīdzējies vecītes pret bezmiegu? Ļoti labi, doktori, pat pirkstu no dibena nepaspēja izvilkt. Kā jūs vispār vērtējat Baibas gadījumu? Unikāls, viennozīmīgs, smags, jā. Tas bija, es domāju, ka es pilsētu dzīvoju līdzi, un tas bija fantastiski. Un tad, kad es viņu ieraudzīju šeit, kad viņi atveda citā sakarā, tad es biju patīkami pārsteigts. Notiek tāda brīdi, notiek. Kaut kāds pensionārs, kas visāds brīnums dara. Ja ir labi darbi, te var atbalstīt. Ja viņš pārspīlē, kas to zina? Kā kurš viņu raksturo, no vienas puses darbi labi, no otras puses it kā, nesaskaņoti. Bet, principā, aktīvists vismaz kaut kādu piemēru papildus rāda. Es domāju, ka viņš ir pensijā, bet viņš ir ļoti aktīvs cilvēks, kurš savu enerģiju mēģina izlikt dažādos darbos. Es zinu to, ka viņš ir ļoti, ļoti aktīvs cilvēks ar savu viedokli. Varbūt kādam nepatīk tas, ko viņš dara, bet katrā gadījumā viņam ir daudz enerģijas viņa vecumā, un viens otrs cilvēks varētu apskaust viņu par to, ka viņš savā vecumā cienījamajā vēl ir gatavs darboties, darīt un palīdzēt pilsētai. Un ja viņa spēkus ievirzītu pozitīvā gultnē, ļautu viņam darboties un atbalstītu, es domāju, pilsēta no tā būtu tikai ieguvēja. Protams, viņš bija kādreiz mans darba kolēģis. Viņš bija Oškalna kultūras namā kādreiz saimnieks. Tagad viņš nodarbojas sabiedriskām lietām un domā, ka dara pilsētu labāku. Нормальный человек. Что он сделал, что он нормальный? То, что свою работу делает, выполняет полностью, наверное, поэтому и нормально. Ничего плохого против него, ничего еще не говорил, не слышал. Protams, visi Jēkabpilī zina Pēteri Spruktu.
Cilvēks, kurš dzīvo tā, kā viņam patīk, kurš nebaidās izteikt savu viedokli un darīt to, ko viņš grib. Esmu pensionārs, bet kā saka, mana nodarbošanās ir zāles pļāvai izgatavošana, jau 13 gadus viņas izgatavoju. Latvijā darbojas 400 zāles pļāvēji, kā saka, ar mūsu ražotiem zāles pļāviem tiek sakopta Latvija. Kā redzat, dažu stundu laikā nopļāvam šo lauku. Kādu mērķi jūs pļāvāt? Tāpēc, lai uz jāņem, kā saka, būtu pilsētā skaistāka, sakoptāka. Šīs zemes ir privātie īpašumi, tāpēc pēc domes, kā saka, lūguma, tie īpašnieki arī cenšas savas platības sakopt. Te pat to metri pats plats zālēs pļāvēja priekšā. Jūs pats taisiet, ja? Ar savām rociņām? Jā. Viens pats? Vispār, jā. Kā jūs tā izdomājāt sākt taisīt? Vienkārši labas idejas rodas galvām. Jātaista kaut kā. Un par cik šeit pirms 9 gadiem viss pilnīgi nodega, vai tika nodedzināts. Tad, kā redzat, nekādi neizdodas man visu atjaunot. Pienācīgā skatā un arī tur vajadzīgi ļoti lieli finansiālie līdzekļi, lai to visu izdarīt. Lēnā galā kaut kas tiek darīt. Gadu? Man 27 apgriezta nozīmē. Kur jūs ņemat spēku visu to darīt? Es pats brīnos reizēm, kur tā enerģija rodās. Citi arī brīnos. Bet laikam, ja jau interesē ir cilvēkam, tad jau arī enerģija rodās. Daudzi, teiksim, 20, pat 25 gadā jaunāki cilvēki, viņi ir, kā izskatās kā veči, knapi tikai pakustēt var. Bet es ar mieru pat ar jums iet sacensīs uz 100 metru skriešanu. Kurš ar miera? Man, teiksim, naudas, teiksim, personīgi nauda man neinteresē. Tas ir, kā saka, tas uzskatu vienkārši par papīru, bez kura bez šāba nevar izteikt. Bet man vajadzīgs tik daudz naudas, lai es varētu darboties. Man ir, kā saka, ļoti daudz reizes bijis pat, kā saka, jāskaita kapeikas, lai maizes kukli varētu nopirkt. Lai varētu to ražošanu attīstīt, tur jāiegulda nauda, lai varētu, kā saka, to ražošanu paplašināt. Bet man visu laiku bija, kā saka, no rokas mutē. Pensija man ļoti liela, es nezinu, kurā zemes bankā viņu varētu noglabāt. Tikai jāmeklē lāpsta. 222 eiro. Ja skaitu profesijas, esmu iemācījies šoferis, traktorists, kombainieris, galvnieks, metinētājs, virpotājs. Pēdējais, ko es vēlētos, lai latvieši atgriežas Latvijā, lai valdība sāk domāt par iedzīvotājiem, nevis
par saviem, kā saka, labumiem. Un, kā jau es teicu, valdībā vajadzētu padomāt, tie, kas vēlas atgriezties Latvijā, piešķirt zemi, kā saka, uzdāvāt mājas, lai cilvēki, kam ir interese, lai sāktu darboties vai ar ražošanu, vai ar celtniecību. Latvija palikusi tik tukša kā kauns. Es neko nevēlos. Viss, ko es esmu vēlējies, var teikt, es sasniedzis. Un es vēlētos, lai to, ko es esmu iemācījies, lai arī iemācītos arī citi. Nu pat jaunai ģimenei leduskapī ienesam. Kur jūs dabujāt? To leduskapi. Bija tā, ka bija viens ziemā, kā saka, izmetis pie musorņikiem. Es viņu paņēmu, par cik viņš ļoti labā stāvoklī. Izrādās viņam tas šķidrums bija, kā saka, iztojkojies. Un, kā saka, man tas tikai 25 eiro izmaksāja viņu saremontēt. Tad aizbraucu uz Angliju. Tur viņiem piedzima dvīnīši. Tagad pavasarī atbraucu atpakaļ. Un beigās viņi palūdza, vai nevar pie manis te. Ko? Jā, atnāc pastāsti. Mēs aizrīsim. Pirmkārt, kā ir būt 4 bērnu māmiņai, nu jau 5? Tīri normāli. Tas ir kā kurai sievietē redzēt, citi saka, kā kur draudiem saka, tas ir baigi traki, bet esmu jau pieradusi. Jā. Man, piemēram, esmu jau pieradusi, ka man viņa ir 4, ka man ir jāuzmana viņa. Tomēr, ziniet, ja citi nevar, kā saka, citi jau paņem pamet bērnus, bet lai es, piemēram, pamestu bērnus, nē. Labāk, kā saka, es būšu neēdusi, bet bērni būs paiduši un apģērbti. Un kā tas ir Latvijā? Kā tas atšķiras Latvijā? Ārzemēm, piemēram, kā? Ne ar ko neatšķiras. Tas ir tas pats, piemēram, kur vīrs strādāja ķēra vistas. Viņš saņēma algu tur 160 poundus. Tas ir 100 man jāsamaksā katru nedēļu par māju un 60 paliek uz dzīvošanu. Tas ir tāpatās, kā es šeit. Šeit tu saņem naudu, samaksā par visu un nopērc ēdamo un visu. Tāpatās ieeji tur. Nav tā, ka šeit ir sliktāk? Nē. Tas jau redziet, tas jau kas baigi skrien pakaļ naudai, o tie arī brauc uz ārzemēm projām. Bet nekur nebūs tik labi kā Latvijā, kāda bū viņa nebūtu. Latvija būs vienmēr mūsu mājas. Viens man bērns piedzima šeit, tas ir vecākais Mārtiņš, pārējiem man piedzima Anglijā. Bet viņam vieglāk ir latviski runāt, krieviski viņu jau zina, angļu valodu ir grūtāk viņam. Tāpēc ir šeit. No rīta paburo bērnus, pārģērb bērnus, izlaiž ārā. Pēc tam atnāc mājās, sataisi pusdienas, atkal paburo pārģērb, atkal izlaiž ārā. Un tā visa diena sagaidi vakarā vīru no darba. Bet ir grūti? Ne. Ne. Vīrs strādā Gaujas kokā. Mēs gribējām, vispār mums bija plānoti 5 bērni. Tā arī jau sanāca. Protams, negribējās uzreiz, lai viss tik ātri. Sanāca tā jau, ne jau griezīšos kā citi, piemēram, uz abortiem un visu pārējo, bet ko Dievs ir devis, tā lai arī ir. Es abortus, piemēram, neatbalstu, kaut viņi man ir bijuši, bet bija tā, ka bija ne tādi vīrieši vai puiši trāpījušies, bet satiku, kur vienu aprecējos un tagad esmu laimīga. Tādu vīrieti, kā viņš ir, ja godīgi sakot, ir jāatrod, tāpēc, ka viņš jau ir Anglijā strādāja naktīs, atbrauc pēc 12-13 stundām. Viņš ņemsies ar bērniem, es varu aiziet pagulēt, un tāpatās ir tagad. Tur ir tā lieta, ka vēl nav nekas izlems. Tur mēs visu spriedīsim ar Pēteri Spruktu, kas un kā būs. Kamēr mēs būsim šeit. Un šeit esmu apmierināta, šeit ir daba, kur bērni var izskrieties, paši var mierīgi un elpoti. Neviens netraucē. Nav tā kā dzīvokļos dzīvojot. Ja godīgi sakot, es atgriezos no Anglijas, esmu daudz laimīgāk nekā tur. Man liekas, esmu vairāk izraudājusies Anglijā, ja godīgi sakot, nekā jau esmu raudājis pavisam 7 gadiem šeit. Vecākais bērns ir Mārtiņš, pēc tam man ir Elizabete un 2 Pāvels un Māris.
Un tagad būs septembrī meitenīte Reičela. Mums ar Pēteri bija no paša sākuma labas attiecības, un tagad ir labas. Esmu viņam ļoti pateicīga, ka viņš ielaida mūs dzīvot, tāpēc, ka mums nebija citas izvēles, nebija dzīvokli, lai atrastu. Pie mammas atbrauc mazmeitas, un viņiem ir tikai 3 istabas, un mazmeitas ir 2. Un mums citas izvēles nebija. Mēs meklējam dzīvokli, lai dzīvotu pilsētā, bet neatradām, un to vienīgā izvēles zināja, ka Pēters neatteiks, un vīrs pazvanīja, un tajā pašā dienā Pēters iedeva vīram atslēgas, un mēs atbraucām uz šajieni. Un bērni ir laimīgi.